Šo labrīt, agrā rīta stundiņā. 15. oktobris. Jauns izaicinājums. Ceļosim uz Poliju. 11 dienas. Jā. Laiku sola labu. Priekšā lielās kāpnes. Ja kas, dodos tagad uz autostu. Un 7:35 ar autobusu Smiltene. Viņš laikam nāk no Lugas līdz Rīgai. Un pēc tam no Rīgas uz Kauņu. 11:30 autobusu iziet. Iebraucam Rīgā. 9:55. Pusotru stundu uz autobusu. Izskatās pēc Rīga. Beigās aizgāju tur. Internieši te kaut ko skatās. Bet tas Rīgā, tas nav Polijā. Šitais man patīk. Ļoti smuki izskatās. Ar šo skaistu atbrauc dziļā pēcpusdienā jau, kas pats 15. oktobris. Un Guntis tagad meklēs Iesanavu, kur šonakt pārgulēt, lai rītā no šīs pašas vietas, bet nevis no autostas, bet no dzelzceļa stacijas es dotos uz Krakavu. Kāda interesanta debesis. Vakara stundā diezgan smuki izskatās. Pulkstens jau ir 6:30. Dodos uz savu Iesanavu. Pēc 300 metriem pa kreisi. Šeit negunti, bet vēl uz priekšu 300 metri. Nu jau laikam norientējos. Un būs labi. 9 stundas šodien braucis gandrīz es. Nu labi, 8,5. Pēc 200 metriem pa kreisi. Vēl 1,4 km. Pēc Google standartiem 18–19 minūtes. Viena remonti te ir. Ui, mazi bērni rauda. Pasties, cik daudz ķirbi te ir. Uz ķirbi fona. Un pie vakara mūzikas. Nu, izrādās, ka mans hostelis būs pēc 280 metriem uz šādas brīnišķīgas gājēju ielas. Un kas tas soļo, kas tur dzied? 15. oktobra vakar pusē pie tam Kauņā. Čiu, Guntis. Ka tik te nav jāiet iekšā pa labi un tad pa kreisi. Izskatās jau nevisai. Jā. Lūk. Šādā ūķī man būs jādzīvo. Здесь с велосипедом тоже можно. Да. Я сегодня единственный? Нету больше никого?
Budžet, noči. Mans draugs fotogrāfs. Ko mēs tur redzam? Romuva. Krāsaina strūka. Kā priekšā. Nā, smalki. Lucare curge pe acolo pe stânga, vine de la grotă. Tu ține cine își dau cut, 1-1. Știu. Gan tu meklē pārtiku. Nu, kauņa mani vienkārši pārsteidza, ļoti labi izskatās to vakarā. Iepirkamies šajā veikalā Ikī. Noiet jau 4 kilometri būs. Vakara pastaigu pirms gulētiešanas. Hostelī būšot vēl viens tikai bez manis. Tā kā. Bet tur ļoti tīrs viss ir. Mans ir virtuvē. Nu, tā tas skatās hostelī. Ir trauki, protams. Es pat atveru visādas grūbas, kafijas. Jā, un šajā viesunamā, kā redziet, var iznomāt arī velospēdus. Ir mikroviļņu krāsnes. 19,52. Tikko sataisījām garšīgu kafiju. Nu, kur nu gunas bez kafijas, protams. Krēmīgā. 3 vienā. Nu, un salātiņi. Lūk, lietuviešu valodā, lūk, lasiet. Ja būtu drusciņi mazāk sāls, arī būtu ļoti labi. Bet, nu, iztiksim. Lietuviešu maizīti nopirkt. Viņi bija dārgas. Jodu dona. Labrīt. 16. oktobris. Vēl esmu Kaunijā. Parādīšu jums hostelu viesunamu, kurā pavadīju nakti. Šī ir tāda neliela darba telpa, atpūtas telpa, kurā var paskatīties televizoru, pastrādāt pie datora. Un ejot no šīs darba telpas, mēs nonākam virtuvītē, ko dotajā brīdī. Pulkstens pēc 9 mēs ēdam brokastis. Ēdam augstas siermaizītes. Augstas iestraizītes, jo tā mikroviļņu krāsnes nestrādāja. Nu, brokastu otrā daļā vēl ir kafija. Otra ar saldo. Par noteikti samaksu var mazgāt arī drēbes. Jā, starp citu, kas vieļi šeit nav. Ja tu gribi vieli pēc dušas, tad jāmaksā ir 1 eiro. Lūk, šādi. Un mums ir 8. Jauks, patīkams rīts, Gunti. 16. oktobris. Nu, izejam no šī hosteļa ārā un dodamies tur, kur saulīte spīd.
ar kājiņām, nepilni 2 kilometri, iesim uz Kauņas centrālo dzelzceļa staciju. Skaista rudens diena un ar jauku noskaņojumu Guntis šodien dosies uz Krakavu. Iebraukšu gan naktī. Dotajā brīdī es Kauņas stacijā. Un no pirmā perona man atties vilciens. Te ir saraksts, bet pats trakākais pēdējā pieturā Lietuvā man nāksies pārsēsties uz poļu vilcienu. 11:45. Nu, man gandrīz 2 stundas vēl jāgaida līdz savam vilcienam. Minūti stāvot tikai vilciens. Nu tā, jauka diena, Gunda. Gundas jau ir vilcienā. Iekāpām Kauņā. Tagad braucam uz ar šo vilcienu līdz Polijas robežai. Tālāk pārsēdīsimies. Esam pie robežas, kur vajadzēs pārsēsties uz Poliju vilcienu. Nāksies kāpt uz otru vilcienu. Tur man ir rezervēta 54. vieta 15. vagonā. Šī vilciena pārsēžamies uz šo. Man jāmeklē ir 15. Jā, man vēl tālāk ir. Šajā vilcienā var ielikt arī 8 velospēdas. Pagaidām gan neviena nav. Esam apstājušies kaut kur Varšavā. Man vēl 3 stundas jābrauc, ir 3 stundas, jā. Braucam no Maskavas. Tā nav Maskava, bet Lietuvā pēdējā pietura Maskava uz Krakavu. Varu nofilmēt, ka vilciens praktiski ir tukšs. Tikai 2 cilvēki, kas sarunājās. Jā, es jūs iefilmēju, lai jūs variet. Ir vēl 3. 3 un 18 minūtes. Iebraucam Krakovā. Jā. Raži tur būt. Laimīgais smiltenietis atbrauc. Kaut kas jāierunā pa piemiņas. Nu tā, mīļā Krakova. Kur tad mēs te esam? Galvenais ejam tur, kad citi iet, jo acīm redzot vairākums. Jā. Labi, Gunta, pietiks. Pusnakts jau ir. Krakovas dzelzceļa stacijas rajons, krāsains, smuks. Un paldies Dievam, ka ir ko aprunāties un vismaz tikt ārā uz normālu ceļu. Turpin atrasties Krakovā. Lūk, mana karte. 850 metri līdz manam viesunamam. Pagaidām viss izdodas. Gunti, viss izdodas. Gulēt tiksi. Šī iela būs jāpāriet. Tikko Guntis uznāca 4. stāvā. Ar visiem kodiem tikām skaidrībā. Tagad ir pusnakts jau. Pulkstens ir duša, izlietne, ķēzerpods. Nu, tā izskatās.
diezgan maz rūmītes. Tā, te mēs ienācām iekšā. Varam ieslēgt gaismu. Viss ir priekš gatavošanas. Es pieļauju, ka arī redziet trauki visādi. Jā, nu leduskapi šeit laikam. Ko tu nav? Leduskapis kā brīnums. Viss, ko man te vajag. Gaiss televizors. Un galvenais, draugi mīļie, mums ir arī balkons. Attaisam vaļā. Un ko mēs te redzam? Izejot uz balkona. Augšā mēs redzam pilnmēnesi gandrīz jau. Tad ar Krakovā man būs jāsagaida pilnmēnesis.